Parasti šādām situācijām es sagatavoju scenāriju vai vismaz par kaut ko, ko es runāšu. Un šoreiz to neesmu izdarījusi. Un Jānis man ar to atbildēja, es nekad nesagatavojos šādām lietām. Čau. Čau, Gerda. Jānis. Simbioze. Bet tu ir tiešām baigā saule. Nu labi. Teži. It's ok, paturēsim šitā roku. Ir 13. decembris. Mēs sēžam šortiņos, spīd saule. Mēs atrodamies Rojā. Jā. Rojā, ja jūs nezinājāt, ir fantastisks laiks. Es nezinu, ko jūs Latvijā meklējat to vēsumu, sniegu Rojā. Roja Viss notiek Rojā. Tieši tā. Bet mēs jau mēnesi esam šeit, Portugālē. Heiba House. Es nezinu, vai tūri jau ir iznākusi, varbūt. Es nezinu, kad šis iznāk, gan jau pēc 3 mēnešiem. Vēl pēc mēneša. Mēs atgriezīsimies Latvijā. Tad varbūt. Bet jā, mēs jau šeit dzīvojam mēnesi. Viņa likās, ka būs laiks savām interesēm. Nē, ir kaut kāds. Bet tad ir ļoti jāmāk plānot un jāceļās ir 7 no rīta. Viņa iet gulēt. Vēlākais 11. Kas man īstenībā baigi nesanāk pēdējās dienas. Es neteikšu, kāpēc, bet es eju gulēt vidēji 1-2 naktī, jo es nevaru aizmigt. 2? Jā. Nopietni? Es tajā reizē lasīju grāmatu un sapratu, ka jau ir stunda pagājusi un es vispār nenāca miegs. Es kaut kā diezgan viegli var aizmigt. Jā. Jā. Mēs čilojam. Šādi nav katru dienu. Mums reāli paveicies šodien ar laiku, bet parasti ir lietains, apmācies. Un ik pēc kaut kādām 3 dienām ir saulains, tāds labs laiks. Tā kā šodien un rītā svētdien būs vēl fantastisks. Jā, bet tad atkal nedēļa līst. Cerams. Bet tāds ļoti lēkāts laiks. Bet, redzot, kas notiek Latvijā, es laikam tāpat izvēlētos šo. Ja paliek slikti Portugālē, tad es padomāju par... Es teicu, ka vajadzētu stāt. Lulu. Mūsu viesis nāk. Nāksi? Nāc. Protams, ka viņi nāks. Hai! Nē? Lulu? Lulu! Viņas nopeldēties. Vai tu gribi pie mums nākt? Jā. Nu, ko tu tur riņķo? Konisiņ. Hai! Labdien! Viņa pieteis grib. Šī ir Lulu. Viņa ir konus uz galvas, jo viņa sev kasa. Un viņai ir tāds punts izveidojies. Jā. Tāpēc viņa ir konusiņš. Hai! Jā, Lulu. Jā. Lulu ļoti mīļa. Lulu ir ļoti mīļa, jā. Viņai ir 17 gadiņi. Viņa pavada savas pensijas arī saulēnajā Portugālē. Viņa vispār bijusi, 14-15 gadus dzīvokļa kaķis Rīgā. Kopā ar savu māsu Brī, kurai arī ir 17 gadi. Jā, un tā viņa dzīvo un tagad bauda fantastisks dzīves dienas. Jā. Viņai ļoti nepatīk tas savs konusiņš. Tu zini, kāds zinē, kuram patiktu konus uz galvas? Es iedomājos, tev būtu konus. Vienkārši tas moments, kad viņi grib paēst, un viņai bļodiņi, un tad viņi pilnībā konus ir ap grīdu un mēģina ēst. Un tas bļodiņas ir vienkārši, jā. Bet jā, mēnesis ir pagājis. Bišķiņ vairāk kā mēnesis kopš pēdējā podkāsta. Kopš tā, tas jau ir 2 mēneši. 2 mēneši. Oi. Kādas? Ak, Dievs, jā. Mēģinam attīt bišķiņ bildīt atpakaļ. Kas notika pēdējā? Spānija bija saudabīga. Dažādas emocijas, gan pozitīvas, gan netik pozitīvas. Un es atceros, ka mēs braucām šajien. Mums bija tāda cerība, kad mēs šeit... Nevērti. Jā, viņai nepatīk. Kad šeit varēs nedaudz vairāk izpausties,
tādā ikdienas dzīvē, vairāk iespējas un tā. Un tā arī ir. Te ir baseins, starp citu, kas jau ir izmantots vairāk kārt, Bet priekš rūdīšanās vairāk. Vairākiem projektiem. Priekš kā? Rūdīšanās. Es drīzāk domāju priekš satura. Jā. Te ir... bet laikam mēs jau par to runājam tūrē, vai nē? Vienmēr sakot, ir ļoti daudz ko darīt. Un ir grūti nokoncentrēties uz vienu lietu. Jo, piemēram, es ļoti fokusējos uz disku golfu, kas varbūt šķiet dīvaini, jo te īsti nav trases. Bet tas filmērīgi video, gan jau iznāks arī kaut kad, es nezinu. Cik tev šodien bija? Nebija daudz. Tur slēgt cilvēku braukā. Baigi nesnāca. Bet jā, es mēģinu aizmest 100 metrus. Un pirms pāris dienām bija milzīgs progress. Tas man ļoti priecē. Bet jā, man jau bišķiņi sāk apnikt, vienkārši mest. Tā kā tas ir, es nezinu, kā lai to salīdzinu, nezinu, piemēram, tu esi futbolists. Un tev ir bumba, bet tev nav īsti vārti, vai kur viņu spērt, līdz ar to tu žonglē visu dienu. Vai arī tev ir basketbola bumba, bet tev nav kur viņu mest, līdz ar to tu viņu izlaik driblē tikai. Tā kā, ir kāds skills tev jā, tu kačā to skillu, bet tas nav tik jautri. Un man jau nedaudz sagarlaicīgi palika, bet es tāpat cenšos pie tā pieturēties. Tā kā es vienkārši eju uz mežu un metu, kas labi trenē, bet tāpat daudz neinteresanti. Un jā, es daudz basketbolu spēlēju, kas arī ir interesanti. Bet tā es gribētu kaut ko vēl citu padarīt, bet baigi grūti tam laiku atrast. Jo ir tāds, nākamā diena būs labāka. Kur mans grafiks, kur es pie tā pieturos. Un nesenāk, vienkārši nav. Jā, tu saplāno to laiku, bet tad pēkšņi uzspīd saule, kura nav bijusi kādu labu laiku. Un tev tāds, es gribu veltīt pusstundiņu saulītē pagulēt. Vai tur nezinu, es varētu tagad uztaisīt taisnības pēc tam. Un tad tas laiks, tas tavs grafiks vienkārši bišķiņ pamainās, un tad tu saproti, ka tev vairs tam nepietiek laiks. Tu to gribēji, labi izdarīs rītā, un tu to tāpat neizdari rītā. Un tad ir tāds bišķiņ, Jā. Varbūt es tagad stāvsim ļaujiens nākotnē skatīsies gārdu, ko tu nevari savākt sevi, kas tev ir. Bet that's part of the process, that's part of the vibes. Es nezinu, pat neliekas, ka tas ir par savākšanos. Tas drīzāk ir par to, ka tu esi kā mazs bērns konču veikalā. Tev ir tik daudz, kā izvēlēties, ka tu paņem visu, un beigās tu neizbaudi īsti neko. Šajā gadījumā nav tik traki, bet ir tāds, bāc, es gribētu vēl, te ir ģitāras daudz, es gribētu ģitāras paspēlēt, te ir skeita, rampa, bļoda. Es to gribētu pamācīties. Es sērfot, mēs tikai 3 reizes esam bijuši sērfot. Tā kā ir viss šīs lietas, kuras tu gribi, bet tu nevari vienkārši fiziski visu paspēt, lai arī cik ļoti tu gribētu. Līdz ar to tas ir tā nedaudz bēdīgi, bet tā laikam ir diezgan laba problēma. Dienas paskrēja te ļoti ātri. Tas mēnesis nereāli paskrējas. Man bišķiņ bail, cik ļoti ātris laiks ir pagājis. Tā kā, principā, mums vēl ir palicis pusotrs mēnesis. Tā. Vispār jau tuvojas aktīvs, jā, tiešām. Tuvojas pusotru mēnesi. Jā. Un ir vēl tik daudz lietas, ko gribas paveikt un izdarīt. Jā. Tieši tā. Tev ir ko komentēt par šo? Es tev noņemšu to konus pagaidām. What? Es zinu. Viņa jau tikko bija nojas, bet viņa... Viņa varēs uzlikt pēc tam atpakaļ? Jā, viņa tikai jāapsien ir. Jā. Konus. Es tev vērošu, skatīšos, lai tu nekasi. Jā, viņai daudz labāk jau izskatās. Viņš vairs nav apsārts. Viņš ir tā kā atkal palicis skrevelē, ko. Es par arī runāju par laiku.
Ir tik dīvaini apzināties, kad ir decembra vidus, akmens dievs ir sācies dot 5. Jā, Ko un es- nesanāk baigi apskatīties, kā viņiem tur iet. Ir sācies dot 5, Ziemassvētku tirdziņš tiks palaists garām, Ziemassvētki ir aiz stūra, reāli tepat aiz stūra. Un, nezinu, nav tā sajūta. Vispār nav tā sajūta. Laikam tev vajag nosalt un dzīvot briesmīgā tumšā laikā, lai tev rastos Ziemassvētku sajūta. Mums kā, nezinu, cilvēkiem, kas dzīvo tādā klimatā, kā Latvijā, nu, ir tas pieredums. Tu gribi sagaidīt tos svētkus, un tev ir jābūt augstumā. Tev ir jābūt kopā ar saviem tuvajiem. Ko es iko? No, savādi. Un tas viss, tā, visi gaida tos svētkus, un te tā vispār nav. Neviens negaida tos svētkus īsti, tad te ir silts, nav ģimenes, nav draugu, un man liekas, ka šogad mēs īsti arī nesvinēsim tos svētkus, jo Jā, tā šķiet. nav tik ļoti, nav tā gaidīšana, nav tas. Un arī nav, man liekas, jēga uztaisīt kaut kādus it kā Ziemassvētkus, pat ja, nezinu, tā kā, ja tā sajūta nav, tad viņi nav, it's okay. Jā, mēs noteikti uztaisīsim 12 ēdienas un sēdēsim krietā pie galda, un ne 12 ēdienas, bet 12, nezinu, produktus noliksim. Ēdīsim viņus, skatīsimies viens Tā pēc darīja? mājās. Ko? 12 ēdienas. 12 ēdieniem ir jābūt uz galda es tajā nezināju. Ziemassvētkos. Mums nekad nav 12. Man šķiet, es nezinu, varbūt arī ir. Parasti ir tāds. Vai viņš čaudiens nav? Oi, jā. Vai viņš to nefilmējam? Ko darīt? Reāli puņķi pa visu Uz arī. blāru uzlikt virsū. Cenzoru. Oi, Bet labi. arī interesanti, Garda nesen saslim. Un tagad visi te ir tādi, nu, uz robežas. Un arī kaut kāda iesna pēdējās dienas ir. Ai, Un arī, nu, te vēl šobrīd vēl 2 cilvēki dzīvo. Viņi arī tādi, nu, uz robežas. nu tagad jau ir labāk. Tajās drēganajās dienās bija bišķiņ tāds visiem bezspēks, visi svīda. Augsti bija un kaķi Jā. pat uz radiatoriem visu laiku gulēja, īsti negāja nekur. Liekas, šobrīd izklausās, ka mēs baigi neizbaudam šo laiku šeit. Es ļoti izbaudu. Man tiešām patīk šeit. Man ļoti patīk šī māja, man ļoti patīk šī teritorija. Cilvēki ir jauki, tu visu laiku brauc random cilvēki. Un viņi visi ir ļoti jauki. Parunāsim par tiem cilvēkiem. Jo vispār šī vieta ir Airbnb, kas pieder latviešiem, un cilvēki te katru nedēļu ir citādāki. Jā. Atbrauc uz 2 dienām, atbrauc uz 10 dienām. Un bieži vien īstenībā te ir latvieši. Un tad ir tāds moments, kad tu viņus iepazīsti, jūs izveidojat tādu foršu saiknes, komunikāciju, un tad viņi pazūd. Un tad bišķiņ tāds tā kā heartbreaks ir. Tāds tik forši patīkami iepazīt bija jauns cilvēks, kuri ir prom. Jā, un Pie šie, kā tu nepaliksi. šie cilvēki ir tādi, kurus tu gan jau nekad tie ceļi nesiet, jo mēs tomēr esam nedaudz jaunāki par viņiem visiem. Un man liekas, šī vieta ir tāda ļoti jauka. Un tā maģija ir tajā, ka tu vari iepazīt cilvēkus, kurus tu nekad citur neiepazītu. Šī vieta man bišķiņ izklausīsies ļoti smieklīgi, bet kaut man būtu 30. Tā kā man mazliet ir tāds sajūta, kāpēc esmu tik jauna. Kaut man būtu 30, mēs visi būtu tā kā uz viena viļņu, tā kā man būtu, pēc tam kāda komunikācija ar cilvēkiem. Mana vecuma, bet es esmu jaunāka. Nav? Tā nav? Tev drīz būs 30. tev Man nav- būs, bet tad Jā. viņiem būs 40 un tā. Nav, tik tev nav 20. Tu saprati, vienkārši tu jūties jaunāks tajā grupā. Tu nejūties tāds līdzvērtīgāks varbūt. Vismaz Jā. man tā ir galvā. Es kaut kā, es to neizjūtu tik ļoti. Un kaut kā, protams, ja paskatās no malas, redzēt, ka mēs esam bijuši jaunāki, bet es neizjūtu to vecumu starpību vispār. Piemēram, kā mēs viņu nosauksim? Es nezinu, tu vari saukt cilvēku vārdu? Jā, Emīls. Ir daudz Emīlu pasaulē. Es nejūtu baigo vecumu atšķirību. You know? Vai tagad
bračkas, kas aizbrauc. Nu, es nezinu, viņi ir vecāki, bet tā vecuma starpība kaut kā. Es neizjūtu viņu tik ļoti. Labi. Jā. Bet jā, cilvēki nāk un iet. Un tas ļoti parasti notiek spontāni. To pasaka varbūt dienu iepriekš. Būs cilvēki. Ok. Un tad viņi parādās. Bet jā, ir forši, kad ir iespēja būt tādā vietā, kas ir visu laiku mainīga. Jā, arī tie pienākumi visu laiku mainās. Un ir es ļoti daudz ko esmu iemācījies. Varbūt ne kvalitatīvi. Es, man liekas, daudz ko neesmu izdarījis ļoti kvalitatīvi, ja es skatītos objektīvi. Bet es esmu betonējis, es esmu pressure washojis, es vakar čakarējos ar riteņiem, ko es nekad neesmu darījis. Ko es vēl darīju? Slaboju bruģi, krāsoju, slīpēju. Tas ir ļoti interesanti, tas gan man patīk. Tie darbi ir tādi grūti, izaicinoši, bet es vismaz nedaudz kaut ko iemācos. To principu es vismaz saprotu. Saka, ja bremzes ritenim ir sačakarējušās, labi, gan jau visi to zina, es vienkārši to nezināju. Es apmēram zinu, ko darīt, kas ir interesanti. Ko darīja? Nu, tur skrūvīt jāskrūvē, vaļā un ciet un jāvelk. Jā. Nav nemaz tik sarežģīts. Es vienmēr kaut kā nebaidījos, bet Izvairījies. Es izvairījos. Nezinu, rītenim kaut kas nestrādā. Es pie cilvēkiem, kas zina, ko darīt. Un viss esmu gatavs samaksāt to naudu, lai viņi to izdara, lai es par to nedomātu. Bet, nu jā, kaut kādas tur nedaudz bremzes ciešākas vai vaļīgākas uztaisīt. Tas ir 10 minūtes. Mēs tik mierīgi runājam īstenībā. Es Kādā ziņā? ievēroju. Nu, tā kā, kas tu skatīsies no vienas puses, otrs. Tā kā vienkārši mēs runājam tā ļoti mierīgi. Tā bišķiņ uz pasaciņu velk. Labi, tas nekas. Jā, Pasaciņas ir foršas. ir ļoti jauki. Brauc uz Portugāli. Nē, šeit ir ļoti jauki. Tiešām es ļoti vēlos arī kaut kad nākotnē, kad būs iespēja atbraukt uz vienu no sērfošanas nometnēm. Es to gribētu arī pieredzēt, tādu riktīgu pieķeršanos tieši pie sērfošanas. Tad būtu pilnīgi cita atmosfēra noteikti. Jo tagad vispār nekā nav. Jā, tie ir tik klusi un mierīgs, un es domāju, kad ir tie 11-20 cilvēki šeit visu laiku, tad es domāju, ir ļoti krāšņi. Un arī nogurdinoši, tāpēc es negribētu kā brīvprātīgais braukt sezonā, bet es gribētu uz nometni braukt. Tas, man liekas, būtu ļoti jauki. Vēl, kas ir vienkārši amazing. Mēs dzīvojam, tā teikt, ieskauti saldo kartupeļu laukos. Mums tur ir žoks ar kartupeļu lauku, tur ir žoks ar kartupeļu lauku, tur ir žoks. Tur ir arī. Nē, tur ir okeāns. Kartupeļu lauki ir fantastiski. Tieši šobrīd viņus novāc, kas nozīmē, ja viņiem ir kaut kādi kartupeļi, kurus viņus pēc tam neved izplatīšanā, tad viņi atstāja viņus uz ceļa. Tev ir pa brīvu saldē kartupeļi. Jā, mēs katru dienu ēdam saldos kartupeļus. Katru dienu. Varbūt pat dažreiz vairākas reizes dienā. Jā, ir sanācis. Bet vienmēr viņi ir garšojuši. Bet, man liekas, es tagad viņus tiešām novērtēju. Es varētu teikt, ka tie ir kļuvuši par vienu no maniem mīļākajiem dārziņiem. Nopietni! Nu jā. Paldies! Es katru rītu viņus ētos un viņi negaršo. Es nezinu. Ja man viņi ļoti patīk, tā kā man prieks. Ne, man arī Latvijā ļoti patīk, bet kaut kā, es nezinu, es par viņiem man likās, ka tas ir kaut kas tāds, īpašāks, vai ne? Tu nopērci saldo kartupeli, un tas ir tāds, big deal, vai ne? Bet šeit... 4 eiro kilogramā. Šeit man ir šī vieta man pierādījis, ka viņas var ēst katru dienu, un viņi ir ļoti veselīgi, viņi ir garšīgi, viņi ļoti daudzveidīgi, cik daudzveidīgi. Bet kaut kā vēl neapnīk. Gan jau būs kaut kāds detoksiņš mums jāpaņem pēc... Ko es nezinu, ko es pār nebiju iedomājies bez saldiem kartupeļiem. Viņš ārāja?
ko es par nebiju iedomājusies par saldējām kartupeļiem, ir tas, ka saldējs kartupelis ir, kad parastais baltais kartupelis apvienojās ar burkānu. Tas ir saldējs kartupelis. Kā iedomājas, tas izskats pēc burkāna. Tas ir tuvāk burkānam, jā, nekā kartupelim. Ko tu arī incilā? Bet jā, saldējs kartupelis ir tiešām kaut kas vienreizējs. Un viņi pat Latvijā nav tik dārgi. Viņi diezgan okay. Ko vēl mēs ēdam tādu specifiskāku? Mēs ēdam mazāk mango. Bet man īstenībā vairs neprasās mango. Mango ir bišķiņ attēsts. Es gan varētu tagad mango pēst. Bet nē, viņi nav tik pieejami kā tur. Man liekas. Nē, gan jau ir. Bet mums ir veikali arī. Ir tā kā ir jābrauc ar mašīnu, kuras mums nav. Līdz ar to ko atved no veikala, to mēs arī ēdam. Jā. Mums šobrīd tāda situācija, ka, par laimi nav tāda iesprostības sajūta šajā vietā, jo te ir ļoti daudz ko darīt. Bet tāpat laikā mums vajadzētu ik pa laikam kaut ko padarīt, paceļot, un mēs iedomājamies, ka mēs pēdējā nedēļā Portugālē izīrēsim mašīnu un paceļosim pa Portugāli. Kā tas sanāks, kur mēs dosimies, mēs nezinām, bet tas būs labs, es teiktu, laba ekspedīcija, labs izaicinājums mums. Varbūt disku golfu trasi atradīsim. Es jau 2 atradu. Pa ceļam. Uz Porto. Mēs uz Porto darīsim, jā? Es nezinu. Bet es atradu 2, tā kā viena izskatās ārkārtīgi skaista. Viņa ir tā kā reāli fermā, saimniecībā. Viņa ir privātā, bet tur var laikam tikt vienkārši jāuzraksta, kad ir pieejams. Bet, un bija vēl viena, kas ir tā kā numur 1 Portugālē. Bet arī neizskatījās diži izcili. Jo šeit Portugālē tas sporta veids pat tuvu nav tik populārs kā Latvijā. Šeit tāda lieta īsti neeksistē. Uz visu valsti ir kaut kāda 11 laukumi. Pusi no viņiem ir 9 grozu, parastais ir 18 grozu. Tā kā mazie laukumiņi. Un, Latvijā skatījos ir tik daudz vairāk, tā kā 10 reizes vairāk. Bet ka jau atradīs to. Un es par neesmu skatījies, ko Portugālē vajag redzēt. Bet, uz Nazarē mēs bijām, kur tie crazy lielākie viļņi pasaulē. Jā, šodien notiek sacensības. Un sola, kad arī būs rekordi lieli viļņi tieši šodien. Tā kā būs interesanti paskatīties, kas tur notiek. Bet tā, kad mēs bijām, arī bija ļoti liela viļņi. Bija daudz cilvēku un crazy. Kas tur notiek? Absolūti crazy. Es skatoties uz tiem viļņiem, tiešām nedaudz bail no dabas paliek. Reāli bailīgi tāda. Es nemalāšu, varbūt gaidīju, ka viņi būs nedaudz lielāki, tā kā, ka viņi nāks tuvāk mums, bet tie viļņi ir lieli, viņi vienkārši tālu no mums. Mēs jau arī nebijām tādā bākā. Mēs nebijām tā kā pašā galā, ja tur bija pārpildīts. Pēc mēs bijām nedaudz nost, kur arī bija pārpildīts, un tā kā nedaudz tālāk. Bet, ir smieklīgi pat no tāda attāluma, cik proporcionāli, cik mazs ir cilvēciņš un cik milzīgs ir tas vilnis. Jā, tas gan ir iespaidīgi, cik ļoti tur tā kā, lai vispār surfot Nazarē viļņos, tev ir vajadzīga komanda. Komandā, kurā tev ir 2 cilvēki, kas tev pieskat ar sniega, ūdens moci, un viss aprīkojums nepieciešamais, tas viss izmaksā ap 1000 eiro. Un un tas ir, man liekas, to dara tikai cilvēki, kuri to darījuši gadiem profesionāli un atļaujas riskēt, jo tie viļņi vienkārši var nonest cilvēku. Tur ir jāmāk, noturēt elpu zem ūdens, jo tie viļņi visu laiku tev ierī iekšā. Kaut kāda Latvijā tur bija? Katrīna. Nezinu, kas viņa uzvārds. Kač tagad tieši surfo. Viņa 2 reizes ir bijusi jau Nazarē viļņos, un varbūt šodien arī ir. Es nezinu, varbūt. Varētu būt.
Varētu būt. Ja mēs cilvēks 4 gadus sērfo, pats to visu sev finansē, un tik liels azarts ir, ka ir gatavs līst iekšā tajā, kas ir cool. Tas kāns. Vispār vēl viena lieta. Ir pasteldenatas. Tās gan ir daudz ēstas. Pārāk daudz. Labi, nevarētu vairāk. Mums ir bijusi burvīga iespēja, ka mums meitene, kas arī dzīvo, Gunta, viņa pati ir uztaisījusi 2 reizes pasteldenatas. Mums ir bijušas svaigas pasteldenatas. Arī atvestas no krutākajās, foršākās vietas, kas arī bija ļoti labas. Tās bija ļoti labas. Te veikalos to var nopirkt tā kā cepums sveramos, bet tad nopērts pasteldenatas. Viņas nav dārgas. Jā, tas tā kā cepumiņš, nezinu, mums. Viņas ļoti garšīgas. Tiešām ļoti garšīgas. Jā. Kaut ka tas būs ērtāk. Wow. Jā. Tur kāds pārdomas dziļas radušās? Man varbūt pēdējās 2 dienas ar to visu, ka tāds laiks un pietrūks tā kā Latvija. Bišķiņ tāds naids ir, kad stāv grib mājās, man viss man pietiek. Bet uzspīd saule, atkal ir labi. Varbūt pietrūkst, ko es neesmu pietiekami laikam novērtējis Latvijā, ir tas, cik ļoti cilvēki iesaistās un veido savas komunas, veido radošas vietas, kur cilvēki var būt. Un, tā Portugālē īsti nav. Mēs, man liekas, mēs esam latvieši tādi saliedētāki un spējīgāki radīt kultūru. Portugālē te ir tikai viļņi, man liekas, un visi tiecas tikai uz viņiem. Kāpēc tas Portugālē? Of course, lai sērfot. Man liekas, 80% cilvēku to dara. Jā. Ir cilvēki, kas tiešām šeit svin Ziemassvētkus un dekorē mājas, kas ir baigi mīļi. Bet jā, Latvija ir tā kā mazi rūķīši. Viņi taisa mazas būdiņas, taisa savus tirdziņus, veido savas keramikas vāzītes, taisa savas kultūras pasākumus, un viss ir skaisti. Un tas man ļoti pietrūkst. Es liekas, ar katru dienu, ko mēs ilgāk dzīvojam, es vairāk novērtēju Latviju kā tādu. Lai arī cik varbūt uz papīra slikti izskatās un izklausās, ka mums iet politiski, gan ekonomiski, un sabiedriski un kulturāli vienalga. Visur it kā viss ir ļoti slikti. Bet tāpat es izvēlētos tur nekā kaut kur citur. Jā. Man liekas, mēs tikai runājam par Latviju šeit. Tā nedaudz dīvaini, ka mēs tā kā liela daļa, par ko mēs šeit runājam, par to, kā mums pietrūks Latvija. Bet tas ir labi. Es nezinu, mēs atgriezīsimies, mēs būsim tik laimīgi. Pirmā lieta, kas darīs Baložiem braukšu, tad es uz Zaķu salu aizbraukšu. Kārums sieriņas nopirkšu, cidonijas apēdīšu, kalvas kafiju. Es ļoti ceru, ka vēl būs dirty čājs. Es ļoti ceru. Ja nebūs... Viņš ir. Man liekas, šien brīdi bija sezonāls, bet tagad gan viņš ir gandrīz visu laiku pieejams. Dirty čāj ir sezonāls. Tad uz rudeni tikai tad, ko viņi varēs dabūt. Vasarā viņi netājas. Es domāju, februārī vēl būs. Tad. Tādā ziņā. Varbūt, jā. Bet jā, pirmā lieta, ko es izdarīšu, es sasaukšu čomus, piekrāmēšu savu disku somu, un es visu dienu braukāšu. Es piecelšos agri no rīta. Es aizbraukšu, nezinu, uz kādām 4 trasēm dienā. Man vienalga, es nezinu, es gribu. Tā kā man tas kā atkarīgais izklausās, tā kā pilnīgi nogribējies. Man ir iekšā tā sēra, ka man viena brīdi, tā kā tas ir tikai hobijs, vai ne? Bet es nezinu, kaut kā tas paliek par kaut ko. Man ļoti svarīgu. Tas vairs nav tāds, cik forši, tas tāds, man vajag. Jā, tevī var just, ka tev gribas nereāli attīstīties tajā. Jā, mans mērķis... Man par jānostāda tāds labs mērķis. Es varētu tagad, jo te ierakstās. Kāpēc ne? Es varētu nostādīt kaut kādu mērķi nākamajai sezonai. Tātad nākamajā sezonā
Pagājušajā gadā es pirmo reizi turnīros piedalījos, kas bija ļoti jauki. Šogad tā, ja es gadu sezonu varētu pabeigt ar, šis ir man liekas, puse nesapratīs, ko tas nozīmē, bet tie, kas sapratīs. Ar 900 reitingu, ja es tiktu līdz 900, man liekas, tas būtu crazy. Tas būtu tiešām tā kā kvalitatīvi, un man liekas, es ļoti, ļoti ar to lepotos. Bet, 850 līdz 900, man liekas, būtu ļoti, ļoti zelīgi. Cik tev tagad ir? 780. Tas reitings, protams, laik lēkā. Bet... Sanāk, ja tu 2028. gadā sasniegs 900 reitingu, tu būsi ļoti priecīgs par to, ja? Un arī es gribētu aizbraukt kaut kādu uz tā kā lielākām sacensībām, kas ir nevis tur iknedēļas turnīri, bet kaut kādu tur. Es nezinu, gan jau, es ceru, ir kaut kāds tā kā Latvijas čempionāts, bet ne profesionāļiem, tā kā zemākām divīzijām. Es kaut ko tādu gribētu aizbraukt. Domāju tālāk, tu būsi profesionāls varbūt. Nē, ne jau nākamgad. Bet tā kā kaut kādu? Es domāju nākamgad. Es gribētu aizbraukt uz kaut kādu turnīru, kas ir tā kā vairāki raundi. Man liekas, tas būtu forši. Tādu lielāku eventu. Nostādi sev kaut kādu mērķi nākamajam gadam. Par jebko. Ja mēs gan jau līdz jaunajam gadam mēs jau to neierakstīsim. Nē, mēs nerakstīsim. Tiešām ir jādomā par nākamo. Atrast dzīvokli būtu forši. Atrast darbu arī būtu forši. Es par sevi. Turpināt. Es vēl gribu padomāt bišķi. Jā, atrast dzīvokli, atrast darbu. Bet dzīvokli tā kā tiešām nobāzēties kaut kur uz kādu laiku, jo gribās. Man liekas, tur bišķi tev drīzāk nevis atrast dzīvokli, bet tā kā manifestēt, skaidrāk izteikties, kādu dzīvokli. Es nākamgad vēlos ievākties dzīvoklī ar Gerdu Rīgā. Vai centrā, vai Grīziņkalnā, vai arī Āgenskalnā varbūt. Bet jaukā rajonā, kur ir pietiekami plašs, lai mēs justos ērti un komfortabli un varētu arī izplasties. Un kur mēs varētu dzīvot vismaz nākamos 3 līdz 5 gadus, jo man besīja pārvākties. Tas reāli jau kretinē nedaudz. Tīri tā doma par pārvākšanos, man jau tiešām sāk kretinēt. Un es vēlos vietu, kur es tiešām labprāt saukt par mājām. Un kurā varētu kaķīšus ielaist? Kurā var kaķīšus ielaist, kurā ir balkons, skaists skats, kurā vanna, iespīd saule, iespīd saule, burvīga virtuve, cepeškrāsnes, skaisti cepeškrāsnes, daudz vietu manām platēm. Jā. Nice. Tu izdomāji? Jā. Es noteikti šitā jāpieceļās, jo es par to domāju pēdējās dienas. Tātad, Gerta, nākamajam gadam jau mēs pievērsīsimies nopietnāk sev. Un šo tu saki katru gadu. Bet, zini, kāds ir sajūtas, un šī sajūta liekas ļoti patiesa. Un es patiesi domāju, ka nākamais gads man būs īpaši ar to, ka es sevi nostādīšu daudz veselīgākā stadijā mentālā, kurā es spēšu pēc tam nest tālāk savas spējas, būt atklāta par savām spējām un nest arī kaut kādu pēc tam darba augļus un tiešām nodrošināt savu stabilu gan fizisko, gan garīgo dzīvi. Man liekas, ka es esmu gatava stabilākai dzīvei. Tā kā viens ir domāt, man būs labāk, es tur gribu to, gribu šito, bet es tiešām esmu gatava tam. Esmu gatava uzņemt šo, kā viņi sauc, enerģiju,
Man izbesīs. Man godīgi kaut ir izbesīs, kā esmu izturējusies iepriekš un kā es vispār esmu dzīvojis iepriekš ar kaut kādiem sapņiem un mērķiem. Bet nākamais gads noteikti būs liels pavērsiens man. Es to jūtu un es domāju, ka es gribu vienkārši, lai man ir visu laiku atgādinājums sev un uzticība tam, ka es spēju, būs grūti, būs visādi, bet bez tā nav iespējams paveikt lielas lietas. Jā. Es zinu, ko es gribu. Teiksim tā. Nice. Jā. Es vienkārši man ir I had enough. You know? I had enough of the bullshit. Man ir liela cerība. Man ir cerība, bet tā nav tāda, man ir cerība, bet tā kā nē, man ir pieticis. Man pieticis tiešām. Esmu pieaudzis cilvēks. Es varu savākt sevi, es varu izteikties. Es varu beidzot beigt kaunīties par sevi, kas ir, ak, Dievs, cilvēku visbriesmīgākā īpašība, man liekas, cilvēkam. Kauns par kaut kādām lietām, kurām viņš vispār nav. Par kurām nevajadzētu kaunēties, jo viss ir cilvēcīgi, viss ir saprotami, viss ir pieņemami. Mums vienkārši jānovērtē vairāk tas, ko mēs daram, spējam darīt. Jā. Nobimbājusies arī. Nē, saule vienkārši ritīgi asi spīd. Es nevaru atvērt acis, tāpēc paslēpšu zem Jāņa. Labi. Bet jā. Komentāri. Bet cilvēki reāli to rāda, kas man bija liels kultūras šoks. Tas bija smieklīgi tajā pirmajā reizē, kad mēs aizgājām paskatīties kā surfo. Mums te draugi. Viņš ņem savu surfu dēli. Viņš tā pagriež pret mums. Viņš tā tiekās viļņos. Jā, tas tā redzēja. Tas real life. Tas bija ritīgi smieklīgi. Tā. Es parasti arī mīļi. Ļoti patīk ūdens. Ļoti patīk būt ūdenī. Tas tik forši. Tā sajūta. Man patīk tā sajūta, ka tev uzgāž vilnas virsū. Es nezinu, kaut kas tur ir. Tā patīk tā sajūta. Jā, es pat nezinu, kā turpināt pēc tā, ko tu stāstīji. Kas? Es te viss noslēdēju? Jā. Emocionāli, nopietni. Tā silly, little quirky, silly guy. Un tu šitā. Vienkārši man bišķiņi ir kaut kāds... Man liekas, 25 gados tas frontal lobe developojas. Man liekas, viņš tiešām ir at its peak. Man nākamais sāksies the motherhood. Visas pārējās lietas. Es nezinu. Es livi vēl īzālo, kā tur bija. Tas tik interesanti. Tas, kā tu runā par vecumu un gadiem, ir ārkārtīgi fascinējoši. Ko? Bija viena diena, kad tagad tas konteksts tur normāls, bet vienkārši kā tas izklausījās, un teica, es atceros, kad es pirms 2 gadiem biju tāda, un tagad es esmu šitāda. Bet tā ir. Tas ir, un tagad, jā, tas tā. Man liekas, 20 gados, in our 20s, kā saka jaunieši. Tu esi Pagaidām man pabeig, ko tu ņemies? In our 20s es runāju globāli. Es zinu, kas mums savos 20. Mēs griežamies, stambulojamies, paklūpam, izmainam savas fāzes un izmainam savus characters vismaz 30 reizes. Man liekas, ka jā, no vienas puses citam neliksies, kas tev tur bijis, bet mentāli tam, kam tu izēji, vismaz, es nezinu, sievietes, varbūt vīriešiem, tas ir uz pusi vieglāk. Kāpēc tev tā šķiet? Liekas, vīriešiem viss ir absolūti vienkārši. Tad tev pirms 2 gadiem bija arī citādāk, jā? Jā, man bija. Tad atkal. Tas nav smieklīgi, tas ir reāli, tas ir crazy. Tāpēc es saku par 30, tā kā es laukī nevaru sagaidīt, ka man būs 30, jo es zinu, ka būs mierīgāk un būs stabilāk un nebūs mans angstī kaut kāds brain, kuram visu laiku vajag kreivojas kaut kādu maksimumu.
Es piezemēšos. 30, ja? Nē, es vienkārši, man liekas, ka būs tad daudz stabilāk. Jo tagad ir tāds... Nē, tagad jau ir bišķiņ labāk, bet, still ir savi momenti. Bet jā, pirms 2 gadiem man bija daudz citādāk dzīve. tas, ko tu gribēji dzirdēt, ja? Nē, ka tie 2 gadi bija kā, tev ir 60 un tu runā par 20. Nē! Tā kā, es atceros pirms 2 gadiem. Tas rēcīgi. Nē, vecums ir tāda funky lieta. Tu īsti tevi neviens nesaprot, kas tev prātā notiek. Un 2 gados var ļoti daudz kas mainīties. Es vienkārši smējos, kā tas izklausās, ka tu to pasaki skaļi. Tev tavā prātā un tavā apziņā šis 2 gadu periods ir bijis ārkārtīgi krāšņs un ir noticis tik daudz, kas un tas pamainījusi pa 180 un tad atpakaļ, un tad tur un pa kreisi un pa labi. Un tev tā kā tas liekas kaut kas daudz, bet vienkārši cilvēkam no malas, kurš nav tavā iekšējā pasaulē, viņam ir tāds, tas izklausās smieklīgi, viņš nesaprot to kontekstu. Gribu dzirdēt kaut ko trakāku? Labi, 2 gadi ir maza fāze, paņemsim 15. I was a child. That's crazy. Jā, Es biju bērns. gāju skolā. Jā. Skola bija jau pirms kādu laiku. Es jau gandrīz... Cik sanāk? Tu jau tuvojas 10 gadiem drīz skolu. Ko tu gribi ar to pateikt? Es nezinu, tev tūlīt būs 30. Jā, tev arī. To sapni piepildīsies. Jā, nē, man ir pagājuši 6 gadi, kopš es pabeidzu 12. Tuvāk 10 nekā 1. Paldies. Lūdzu. Es tik priecīgi kļūt veca. Man ir vēl tuvāk tur nekā tur. Es izbaudu šo laiku. Ak, Dievs. Ai. Tūlīt sagaidīs savus 25. Pēc darba. Nē, būs tā darbs, Jā, nomierinies. Es par aizsūtīju darba pieteikumu. Man arī Tu ļoti... teiksi? Nā, Jā. es pasāku darba Nu, tas pieteikumu. jau ir daudz, tu pat Es neteici esmu bezdarbnieks un es aktīvi, labi, es nezinu, cik es par to publiski runāju, man liekas, ka ne cik. Bet to, kad es decembrī meklēšu darbu, jā, par to es runāju. Un es esmu aizsūtījis darba pieteikumu, kas man liekas būtu ļoti forši. Un tas būtu ļoti priecīgs, ja tas piepildītos. Vienkārši interesē. Es to gribēju pateikt, jo te, kad šis iznāks un tā, tad tas jau būs, atbildi jau būs zinām. You know? Jā. Okay. Tu ir vēl ko teikt? Es varētu šo noskatīties kaut kad tālākā nākamā. Cik? 3 gadi. Nē. Tu gribi to turēt Es teiktu 3 gadus? Nē, būs jau YouTube. Ah, Es teiktu nākamgad. Ne pat nākamgad. Es gribu uzdot sev jautājumus pāris. Mhm. Es nezinu, viņš to atstās vai ne. Labi, es mēģināšu īsi. atstāsim. Vai tu jūties fiziski spēcīgāk? Tas ir teikt, vai tu jūties, ka tu izdarīsi pietiekami daudz workouts, kas tev liek stabili nostāties uz kājām, nevis būt kā shrimp. Next, do you have the nailsies? The nail? Do you have the nailsies? Tas gribēju, jā, pareizi. Jā, Atsākt savu. jo es gribētu sākt Nagu taisīt ceļu. nailsies, un Jā. man gribas smukus nailsies. Next up. Vai jums ir kaķi? Vai jums ir dzīvoklis? Vai tev ir leduskapī saldējums? Ko? Kurš? Tas ir kaut ko ļoti specifisku. Nē, Vai tev ir tas Specifisku. kaut kāds zemeņu saldējums? Zem? Kastītē. Ko? Es gribu tagad. Labi, nu. Mačs saldējums. Ak, Dievs, cik tas ir labs saldējums. Jēziņ. Maksimā vienu brīdi bija mačs saldējums, un tas bija labākais.
Vai jums ir joprojām krustvārdu mīklas? Vispār tas ir apstājies man nedaudz. Jā, zem gultas ir pilns. Jā. Es ceru, ka Kriste viņa joprojām dod savu solījumu, un viņa nopirks, viņa katru mēnesi pirks sev un man iespējams eksemplārus. Tagad es atgriezīšos, man būs 4 jaunas krustvārdu mīklas, ko es varēšu papildīt. Cool. Vai tev ir kāds? Nā. Kā tev iet ar to darbu? That's all. Labi iet, ļoti slikti. You. Nice. Did you get the bootsy boots? What? I want bootsy boots. Cowboy zābaki? Nē, vienkārši parasti smuki zābaciņas. Es gan jau dabūšu pēc minūtes, kad es atgriezīšos Latvijā. Bet jā, kādas tad ir sajūtas ar to, kad es dabūju tos bootsy boots? Varbūt viņi jau ir nostaigāti. Varbūt man viņi nepatīk. Jā. Bet cerams, ka mēs joprojām esam saticībā, veselībā, mīlestībā, kopībā ar visu, kas mums ir apkārt un pašiem sevīs. Sevīs. Nu, pasako vienu lietu. Pirms noslēdzam šo romantisko miera oāzi. Es ceru. Nē, man jautājums jāuzdod. Vai tu lepojies ar sevi? Gada kontekstā ar visu, kas ir noticis un ko tas izdarījis? Precīzāk. Ko? Kāpēc? Es tā gribu, tas mans jautājums. Nu, labi. Tu pateici. Tu pateici ļoti plaši, tā kā es gribu, lai tu paņem kaut ko tādu specifiskāku. Bet tas man, tie mērķi, kas man ir, es viņus pateicu. Bet tādu jautājumu ziņā man nav beigti tādu ļoti konkrēti jautājumu. Tāpēc es Vai vēlos tev uzdot jauna šo plašu. krūta jaka vai... Gan jā. Es ticu, ka man ir. Es zinu, ka man ir. Domāju, tāda dzeltenā ir. Tā arī. Gan jau ir tāda jauna garderoba. Jā, kāda tagad ir Jāņa garderoba, jo viņš visu izmetīs. Visu. Visu. Pat zeķītes. Visu. Labi. Dai. Paldies mūsu ģimenēm, paldies mūsu draugiem. Mēs drīz atgriežamies. Vai arī jau esam atpakaļ? Es pieņemu, ka... Es ceru, ka mēs drīz atgriezīsimies. Es gribētu, lai šis iznāk. Pirms mēs atgriežamies. Es domāju, ka, ja ļoti saņemsimies, mēs varam šo šogad iepostot. Šogad? Tēm, tas būtu labi vispār, jā. Var jau tagad, principā, eksportēt un ielikt. Nē, mums vēl Spānijas video ir jāpaveic. Spānijas? Jā, tur vēl materiāls. Oi. Jā. Labi. Ja tu ticis tik tālu līdz šim video, es tev ļoti apsveicu. Spied laiku. Uzspied laiku. Subscribe. Tu vari mums uzrakstīt privāti Simbios e-pastā, vai arī mums privāti numuros. Numuros? Nav mūsu numuru. Nu, labi. Uzrakstīja kaut kādus savus mērķus vai kaut kādu foršu vēstulīti sev. E-pastā, lūdzu. E-pastā. Atsūt e-pastā. Atsūt savu kontu numuru. Mēs tev aizsūtīsim eiro, varbūt. Iedvesmai tavam pirmajam treidam. Atsūti kaut kādu vēstulīti par sevi, kāda ir tava mērķi, kaut kādas tavas vēlmes nākamajam gadam. Un tad pēc gada mēs tev to vēstuli nosūtīsim atpakaļ. Un tad tu varēsi pavērot, vai tev ir bijis labs gads. Vai arī, ja tu vēlēs pārbaudīt savu jaunā gada veiksmi, uzraksti mums e-pastu ar tekstu jūtos veiksmīgs
Un tad mēs tev aizsūtīsim mūsu konta numuru. Tu mums atsūtīsi naudu. Mēs viņu nogriezīsim. Mēs viņu nogriezīsim aparātos, un tad visu, ko mēs iegūsim, mēs tev atgriezīsim. Ja mēs iegūsim. Un mēs to nofilmēsim. Vai arī, ja tev ir nepieciešama pāru terapija vai konsultācija, Es nezinu, vai vienkārši kāds ieteikums dzīvē, droši raksti mums uz Simbiozes e-pastu, kas ir tieši video aprakstā. Es nezinu, mēs būtu labs. Man tas neinteresē. Ja cilvēkam tas noder, viņš to paņems. Bet mēs nevaram palīdzēt ar atrašanu. Tas gan Nē, ir es personīgi arī varu palīdzēt atrašanā. Labi. Man ir pāris good tricks up in my sleeve. Es atļaušos nepiedalīties tajā akcijā. Es palikšu pie aparāta Ja griešanas. tev, tas ir vēl briesmīgi. Ja tev vajag puisi vai meiteni, Vai tā arī abus. var Simbiozes e-pastā rakstīt mums. Vai vienkārši patīkams draudzības. Labi, mums jābeidz. Viss? 10 minūtes mēs nobeidzam šo sarunu. Jā, viss. Vienīs stunda, man liekas, ir. Es? Jā, Ok. mēs jau beidzam, es to nāk. Tā. Man jāiet strādāt. Šis bija Jānis. Garda. Bye. Simbioze.